cik apmēram ir stresa līmenis no 1 līdz 10 šobrīd pirmssvētku laikā? 7. 5. Noteikti kaut 7, 8, jo es neesmu visiem vēl dāvanas sapirkusi un nav īsti ideja vēl ko pirkt. 6, 7. Parasti tas ir tā, ka viss jāpatur galvā, kas ir izdarīts, kas nav, tiek taisīt sarakstu. Dzirdot cilvēku atbildes, es arvien vairāk saprotu, ka pirmssvētku laiks ir tiešām saspringts un paņem ļoti daudz enerģijas, laika, resursu un stresa līmenis nav te, bet ir uzkāpis kaut kur te. Lai jauno gadu neiesāktu ar tām pašām rūpēm un raizēm no iepriekšējā gada, aicinu tevi 4. janvārī pievienoties uz meditatīvo gleznošanu. Tas ir pasākums, kurā tu varēsi ielikt nodomu nākošajam gadam. To, ko tev gribās sajust caur sevi meditācijas laikā un ielikt gleznā, kuru tu varēsi paņemt mājās, pielikt pie sienas un skatīties uz viņu un atcerēties, cik gan tevī ir daudz jaudas, potenciāla, spēka, mīlestības un sievišķības. Tas darbs, ko tu uztaisīsi savām rokām, caur savu sirdi tev kalpos visu gada garumā un sniegs tev enerģiju. Tāpēc lasi vairāk aprakstā.